Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! I'm in heaven when we're out together. What's your name? Max, Derek! Futbola karusels turpina griezties. Pasaules kausa futbolā GO3 podkāsts. Visas 104 ar GO3 ir atpakaļ. Diemžēl man jāsaka, no 104 vairs tikai 12 ir palikuši. Pasaules kausa strauji tuvojās noslēgumam. Pēc pāris dienu pārtraukuma ir atpakaļ podkāsta epizode. Šodien ciemos komentētāji Oskars Hofmans. Oskar, prieks tevi redzēt šeit studijā pirmo reizi. Un man tev ir jautājums uzreiz, kur var tikt pie tik stilīgām futbola drēbēm? Tev ir vecs Valmieras futbola krakls, vecs tādā gadījumā kā vecs modelīts, un Somālijas futbola federācijas jāciņa. Valmieras futbola kraklu man iedeva savulaik ar Valmieras futbola klubu saistīti cilvēki. Un Somālijas jaku es Liepājas Humpikos dabūju. Un, protams, viņu ieraudzīdams, es sapratu, ka es varu dabūt Vācijas, Meksikas un, Paragvajas jaku, bet Somālijas, tas vienreiz dzīvē. Jā, lielo valstu jaciņas, es domāju, arī es mācētu atrast, kur nopirkt. Ja man kāds liktu nopērts kaut ko no Somālijas futbola atribūtikas, tad es droši vien tur iesprūstu un netiktu galā. Man komplimenti tev, protams, par cepures izvēli. Chicago Bulls zināja, ka es vadīšu basketbola cilvēks šo epizodu, ka vajag arī priekšvadītājs sirsniņas kaut ko Arkādī. Kā tu vērtētu Oskara Somālijas futbola jāciņu? Tu arī tādu gribētu? Somālijā mūsu tuvie draugi futbolā bez nacionālā stadiona, viena no retajām valstīm. Tā kā, protams, jā. Man patīk, ka tev uzreiz ir faktiņš gatavs par Somāliju. Kā savilkt kopā to ar Latvijas futbola dzīvi? Kaut gan godīgi, es to neesmu pārbaudījis. Vienkārši, man liekas, Edmunds to bija uzrakstījis. Un es nezinu, varbūt arī ir kaut kur. Viņi varbūt arī iekarojuši kaut kādu stadionu ar pirātiem saviem. Es nezinu. Klausieties, es epizodi iesāku ar teikumu, ka no 104 12 tikai palikuši. Paši to tā bijāt sagramojuši, ka pasaules kausa, tas galvenais atrisinājums jau tikpat kā tūdaļ ir klāt. Turnīrs lēni velkās vai paskrien vienā elpas vilcienā? Tagad, to jūt, ka tagad paliek arvien saspiestāks, tas mezgals, teiksim, un kļūst arvien interesantāk, jo nav vairs tāda kaut kāda bumbošanas spēļa, un katrā spēlē tiešām uz dzīvību un nāvis tās. Par kalendāru jau arī tev, protams, pasaka priekšā, ka arvien mazāk un mazāk tā prieka paliek. Arkādī, ko tu darīsi ar savu dzīvi, tad, kad tas 19. jūlijas būs pagājis? Jo man liekas, ka tev ķermenis jau bioloģiski ir pieredzis, ka naktī ir jābūt nomodā, jo es tikai paprasu, Arkādī, tu to spēli esi redzējis? Jā, to spēli tu redzēji? Protams, ka redzēju. Vienkārši, ko darīt? Tāds turnīrs vēl nebūs tuvākajā laikā, ne mūsu laika joslā, tāpēc jābauda arī, jāmēģina, jāeksperimentē. Tikai 2 naktis ir palikušas. Tagad, kas būs šodien, un arī tāda ceturtdaļfināla naktis no sestdienas un svētdienas, un tad, principā, jau būs jāpārkārtojās atpakaļ. Bet, skaidrs, ka jāizguļās pēc fināla, būs jāguļ, tad jāpamostās 20. datumā kaut kur ap 6 vakarā, un tad jādomā, ko darīt tālāk ar dzīvi. Labi, ar šefpavāru komplimentu esam tikuši galā. Ievadiņš ir noslēdzies, icebreakers mums ir bijis. Ķeramies klāt galvenajam ēdienam un pastāstīšu, kāds tad mums ir plāns šodien. Iziesim cauri tām 4 astotdaļfināla cīņām, kas jau ir aizvadītas, kad mēs esam satikušies, lai ierakstītu šo epizodi. Un veiksim nelielu ieskatu arī nākamajās 4 astotdaļfināla cīņās, kas vēl ir priekšā. Un sāksim ar to pašu svaigāko. Aztek stadions, Mehiko pilsēta, Meksika pret Angliju bija tāds ceturtdaļfināla duels. Man par lielu prieku spēles sākuma laiks ievilkās, jo tas uzreiz sagāja ērti ar manu dienas plānu. Es varēju celties uz 900 sekundēm un vēsā mierā noskatīties principā visu spēli tiešraidē. Angļi sasniedz ceturtdaļfinālu, bet ne bez izbīļa. Tā spēle Arkādī, tu, protams, viņu skatījies tiešraidē. Pārsteidza tev, vai tu kaut kādu tādu maču biji gaidījis ar daudz svārtu guvumiem, ar daudz tādiem momentiem, kas liekas, ka šitais spēle ir salauzta, pilnīgi var mainīties viss scenārijs? Es, principā, jā, gaidīju, tāpēc arī paliku nomodē. Es gaidīju 0-0. Piemēram, es biju gaidījis Meksiku, Ekvadoru, tādu diezgan maza rezultīvu futbolu, un tāpēc es pamodos uz otro puslaiku tikai. Un, jā, ieraudzīju, ka Meksikai vadība 2-0, bet šeit, jo Meksika nav tā komanda, kas tur sargās, sēdēs autobusā aizsardzībā. Beigās autobusā bija jāsēž Angļiem arī pēc vairākiem kontekstiem, kuri bijuši šajā spēlē. Bet, jā, leģendārs astotdaļfināls, mačs, par ko atcerēsies arī pēc gadiem 20, jo tā ir pasaules kausa vēsture, tas ir visticamāk pēdējais mačs Azteka stadionā pasaules kausa vēsturē, vismaz uz tuvākajiem gadiem, nezinu cik, 40 varbūt, jo tik drīz Meksika droši vien nedabūs pasaules kausa fināla turnīru, tīpaši ar visiem paplašinājumiem.
Tāpēc šo spēli tiešām vēl daudz apspriedīs, aprunās Juda Bellingama performance. Un, laikam, arī nebūs highlightos, bet pats būtiskākais viņa glābiņš pirmā puslaika pašās beigās, pēc standarta, kad viņš Montasam izsita bumbu, jo pirmā puslaika beigas bija vispār kaut kas ārkārtējs, kā meksikāņi taisīja momentu ik pēc minūtes, visu laiku kaut kāds asums, Himenes tur sita, lidoja pa stūriem, Pikfords, un pēc tam arī otrā puslaika stāsts ar tiesneša lēmumiem, sarkanā 2 pendeles, vēl kaut kāds neiedotās pendeles, ko tur meksikāņi sāka prasīt, un tas spiediens beigās, Dana Bērne uznāciens laukumā, kas tik nebija šajā spēlē. Grūti aptvert, ka tas notika reāli 2 stundās, nevis dienu notika, dienas garumā. Arkādija, man liekas, Oskar, tev pajautāšu īstenībā, jo man liekas, šajā spēlē tas spiediens, Arkādijs teica, ka bija jūtams tas, ka tāda spēles svarīgums un skaidrs, ka katrs astotdaļfināls pasaules kausā ir svarīgs, bet te man liekas, tas spiediens sākās tiklīdz kļuva skaidrs, ka Anglija ir jādodās uz Meksiku. Uzreiz varēja atrast ziņas, ka Anglijas futbola izlase plāno sev viltus autobusus, lai cilvēki nesaprastu, kur viņi ir. Viņi plāno paziņot vairākas viesnīcas, kur viņi varētu palikt, bet beigās meksikāņi tāpat atrada, kurā angļi paliek, un tika sarīkots pamatīgs salūts, tādas meksikāņu dzīves pirms spēles iepriekšējā naktī, lai angļi nevarētu izgulēties. Tas iedod pasaules kausam to burvību, vai tev, kā komentētājiem, kā futbola cienītājiem, liekas, tas nav godīgi. Kāpēc mēs nevaram nosargāt tos futbolistus pirms mača, lai viņi vismaz izgulēties var kārtīgi? Jo šī nebija pirmā Meksikas komandas spēle šajā turnīrā, kur pretiniekiem nebija tas pats labākais miegs pirms mača. Tas jau ir tas burvīgākais tajā pasaules kausā, ka tas nav parasts kaut kāds turnīrs, kurā visi aizbrauc, nospēlē savu spēli un brauc mājās, bet te ir līdzjūtēji, kas taisa kaut kāds šovs un ir tā dramaturģija, teiksim, kā spēlē. Pēc tam arī bija vienkārši izcili ideāla dramaturģija, tā arī te pilnīgs detektīvs, un es domāju, ka tiešām, tas ir tas pasaules kausa gars. Tāpat kā savulaik, nedrīkst laikam futbola podkāstā pieminēt hokeju, tas ir, lai piedod man. Ja tas ir Latvijas futbola podkāsts, var. Jā, bet arī toreiz tas Latvijas čempionātā tas tiesnesis, kurš mums pēc liktu nosvilpoja, jā, un pēc tam mēs atradām, kur viņš viesnīcā dzīvoja un traucējām viņam gulēt. Tas ir tas pasaules kausa, pasaules čempionāta gars, tā tam jābūt. Labi, un par Anglijas izlasi, kas ir iekļuvusi tagad ceturtdaļfinālā, astotniekā tā vieta ir garantēta. Ir tā sajūta, ka tā ir komanda, kas var aiziet līdz pašai izšķirošajai spēlē. Siets ir tās, ka līdz izšķirošajai spēlē viņi var aiziet, jo tur tā pati Argentīna, kas var būt pusfinālā, bet varbūt arī Kolumbija tur varbūt, bet varbūt arī Šveice. Kāda no šīm 3 izlasēm nav jau tā, ka izskatās ļoti, ļoti iespaidīgi, un pret Angliju tur tā izlasē būtu ļoti viegla pastaiga. Jā, protams, Norvēģija vēl jāpārvar, arī tas ir tāds šī turnīra stāsts, un tur arī viss, kas var notikt, bet, principā nav jau tā, ka Anglijā ir kaut kādi acīm redzami, teiksim tā, argumenti, lai viņi uzreiz izgāstos. Anglija ripo tālāk ar ļoti lielām grūtībām, ar ļoti lielu izbīli, ar kaut kur 50 reizēm, kad viņas vienkārši sita projām bumbu, arī var teikt, kā hokejā, otrajā puslaikā spēlējot mazākumā, vienkārši sita bumbu projām uz priekšu, kur neviena spēlētāja nebija, bet izdzīvoja. Tas var ļoti daudz nospēlēt arī raksturām, pārliecībai par saviem spēkiem nākamajos mačos. Es neesmu Anglijas fans, nekad neesmu bijis, nebūšu tas it's coming home cilvēks, bet īstenībā tas varētu nākt šajā turnīrā. Oskar, kā tev liekas, tā Anglijas izlase pirms turnīra, tās ekspektācijas, kas tev pret viņiem bija, un varbūt tagad, kad turnīrs jau tuvojās noslēguma fāzē, un Anglija joprojām ir iekšā, skaidrs, ka viņi līdzjutēji cer, un tā kā viņiem droši vien liekas, ka viņi zina, ka pirmo reizi kopš 68. gada tas pasaules kauss atgriezīsies mājās. Tevi izlase turnīra laikā vairāk ir pārliecinājusi, tā kā tev domas ir mainījušās uz labo pusi vai uz slikto pusi, vai tev viņi liekas, ka tās ekspektācijas ir tādas pašas, kādas bija turnīra atklāšanas dienā? Man konkrēti es viņus pie favorītiem nepieskaitīju no paša sākuma, un es domāju, ka manā līmenī, manās futbola sapratnē, man kādā Anglija atbrauc tā, teiksim, arī ir. Pēc sieta, kā saka Arkādijs, viņi līdz finālam var tikt, bet pēc snieguma es domāju, ka viņi pagaidām nedemonstrē. Salīdzinoši ar citiem, teiksim, favorītiem, to pašu Spāniju vai Franciju, es domāju, ka viņi nedemonstrē čempionu sniegumu, bet pasaules kausa ir pasaules kausa. Katra nākamā spēle var sagriezties tā vai šādi, un arī negaidītākos scenārijus pasniegt. Kas zina, varbūt nākamajā spēlē Anglija pārliecinās
pārliecinās visu futbola pasauli, jo nākamais pretinieks viņiem būs Norvēģija. Norvēģija daudzu futbola draugu tumšais zirdziņš pirms turnīra, lai gan man liekas, kā tur Norvēģija tumšais zirdziņš, viņa pamatīgs darba zirgs jau turnīra sākumā. Bija viena no 2 Eiropas komandām, kas kvalifikācijas ciklā tikai un vienīgi uzvaras izcīnīja. Mačā pret Brazīliju 2-1 panākums. Erlinga Haaland stāsts turpinās. 6. un 7. vārtu guvums viņam panākumā pār Brazīliju. Šodien virsrakstos var likt sensācija. Norvēģija ir izsitusi Brazīliju. Tā bija sensācija vai tā nebija sensācija? Arkādī, kā tev liekas? Ja mēs uz papīra liekam valsts izmērus, futbola tradīcijas valstī, mēs liekam pasaules kausa titulus, mēs liekam, titulus vietējiem spēlētājiem summā visādos lielajos turnīros, tad, protams, tā ir sensācija uz šāda papīra. Ja mēs liekam tieši izlases spēku konkrētajā brīdī, mēs liekam to, kādas problēmas ir bijušas Brazīlijai pēdējos 3 gados, ja mēs liekam arī to Norvēģijas futbola progresu, tad šī nav sensācija. Tāpēc tie ir teiksim, 2 dažādi papīri. Ja mēs runājam par to, ka uz papīra ir tas un tas, tad šeit uz papīra, ja mēs 2 tur saliekam kopā, tad principā 2 līdzvērtīgas komandas ir bijušas. Un vienkārši uzvarēja tā, kas bija vairāk gatava konkrētiem turnīram, konkrētiem brīdim, jo ko Brazīlija darīja ar maiņām, ko Carlo Ancelotti bija izdomājis, bija ļoti grūti aptvert, īpaši, ja mēs runājam par to periodu pēc ūdens pauzes otrās, kad bija vēl 0-0, kad devās Neimārs, arī Danilo Santos, futbols no Botafogo, par kuru neviens droši vien nezināja līdz šim turnīram un diez vai arī uzzinās tuvākajā laikā. Un tad notika tas, kas notika. Erlings Haalands un viņa meistarība. Jo tur bija arī īstenībā pirms goliem, ja kāds neredzēja, tad vēl bija 2 tādi momenti, kur viņu meklēja, gandrīz atrada, un tad ar 3. piegājienu atrada. Un brazīlieši neatkoda, ka viņš jau sāk tur uz to talo stabu vairāk iet, ka viņš tur sāk vairāk sevi piedāvāt, un tur arī parādījās cilvēks, kas viņam iecentrē, cilvēki pat vairāk bija, kuri mēģināja to darīt. Un ar Šielrupam izdevās ar 2. piegājienu atrast Haalanda galvu. Oskar, tev skatoties šo spēli, kā viņi atrisinājās, droši vien arī nebija tā, ka tu pārsteigumā ķer sev pie galvas un kas notiek Brazīlija lido ārā no turnīra? Nē, arī tā kā laikam kopumā turnīrā nebija pārsteigums, ka Brazīlija lido ārā un it sevišķi arī šajā spēlē pret Norvēģiju. Un, es arī, tā kā mums bija jāveic tās prognozes, es Norvēģiju ierakstīju pie tiem saucamiem tumšajiem zirdziņiem. Kā tu teici, pirms turnīra, es nezinu, tu iedomājies tur Spāniju, Franciju, kas ir tie Argentīna, Brazīlija, kas arī tika nosaukt būtībā kā šie galvi. Tā Norvēģija nav tā, ko tu pieskaiti pie tiem lieliem potenciāliem uzvarētājiem. Tādā ziņā man likās, ka viņi izšaus un paldies viņiem par to, ka viņi arī izšauja. Bet, pret Brazīliju parādīja ko tādu komandu, kurā ir izlases, kur tev ir viena liela zvaigzne un visi spēlē ap viņu. Par tādām spēlēm mēs arī noteikti šodien gan jau ka parunāsim. Un tad tas rada problēmas, bet tas Haalands nav tā kā būtībā vienīgais izvirzītais tāds aizberga virsgals un vispārējie tā kā viņam pienes ūdeni vai spēlē tās 3. vīgals. Tas viss komandas darbs un arī tā ļoti gudrā, spēles uzbūve ir tā, kas tai Norvēģijai dod to panākumu un soli uz priekšu. Protams, mums vairāk par Norvēģiju ir jārunā, jo Norvēģija ir tā komanda, kas turnīru turpinās, bet par Brazīliju man laikam viens jautājums būtu Ancelotti pēc spēles. Nepiefiksēja, tā bija uzreiz pēc mača intervija, varbūt kāda intervija ar žurnālistiem jau kādu laiku, kad emocijas ir nosēdušās. Viņš teica, ka Brazīlijai ir jāatrod veids, kā ģenerēt vairāk futbola talantu. Kur tad vēl var pielikt tā Brazīlija pie futbola talantu ģenerēšanas valsts, kurā futbols ir neapšaubāmi sporta veids numur 1? Es domāju, nav neviens Brazīlijas jaunietis, kurš nepamēģina futbolu uzspēlēt. Bet talants arī pamazām sāk pārtapt par kaut kādu automatismu, par kaut kādu sistēmu, jo īstenībā arī Brazīlijas futbola tāds izteikts brīdis bija kompensācijas laikā, vairāk spēlēja Norvēģija, kur viņi ar īsām piespēlēm tur vēl papēdīšus, tur ieslēdza Edegors, tur jau arī emocijas ieslēdza, kamēr šai Brazīlijas izlasē tās emocijas vispār kaut kur bija pazudušas, arī ar Neimāra došanos laukumā tas īsti nemainījās, un tur jau ir tas arī automatisms un rodas vairāk atlēti nekā futbolisti, un Ancelotti pieļauj, ka bija rēķinājies, ka šajā komandā būs Vinicius, Rodrigo un vēl tam līdzīgi brazīlieši, ar kuriem viņš kopā ir strādājuši Madrides Real komandā. Bet negluži. Rajans man tieši tas, kurš futbols bija pamatsastāvā turnīra gaitā, nešķita, ka kaut kāds super talants, kurš to taisīs maģiju, kurš ņems uz sevi, kurš būs brīvs un atraisīts. Un tur ir arī
problēmas, bet es nedomāju, ka tas ir ļoti sistēmisks problēmas, jo Brazīlija ir tik liela valsts ar tik daudz futbolistiem ar savu vietēju čempionātu, kuram tagad aizvien vairāk un vairāk naudas, un tam čempionātam tomēr jādod vēl kaut kam un arī jābūt eksportam. Un tā izlase atgriezīsies, un droši vien atgriezīsies ātrāk nekā Vācija un Itālija. Tāda sajūta šobrīd ir. Nu, tā kā tev liekas, ar Brazīlijas futbolu viss ir kārtībā, vienkārši salikās tā, kā salikās. Nu, Brazīlijas futbols ir Brazīlijas futbols. Tur vienmēr būs daudz emociju, vienmēr būs daudz hausa, panikas. Un es nezinu, arī vai Ancelotti būs pēc 4 gadiem. Tas arī aktuāls stāsts. Nu, viņš vēl nav atkāpies, bet var arī kāds panākt, lai viņš atkāptos pēc izstāšanās sastāvdaļu finālā, ka nekā es pat nebiju dzīvis, kad iepriekšējā reizē Brazīlija bija izstājusies tik agrā stadijā. Man šķiet, ka ja mēs paņēmām dienu, kad Karlo Ancelotti tika apstiprināts par Brazīlijas futbola izlases galveno treneru, un tā brutāli no tās dienas 12 mēnešus pavilkt atpakaļ tajos 12 mēnešos, kad tur nebija 4 galvenie treneri Brazīlijas izlasē. Viņiem arī tā kvalifikācija nebija. Jā, tur bija labi kaut kāds Dorivals juniors, tur bija vēl vietējie treneri, kuri tur sevi pierādīja klubos, bet tur vispār viņi palaida visu tādā dēlī, un tur varēja arī netikt uz pasaules kausa. Pie vecās sistēmas viņiem būtu bijis play-offs jāspēlē uz kvalifikāciju. Jā. Viņi no Dienvidamerikas pataisno nebūtu tikuši. Bet, nu labi, Brazīlija brauc mājās, paldies viņiem par turnīru. Sastā zvaigznīte Brazīlijai nebūs uz formām nākamajā pasaules kausa fināla turnīrā. Norvēģija sasniegusi ceturtdaļu finālu. Vispār bez stresa var turpināt spēlēt. Nebūs Norvēģijas-Anglijas duelī tā cīņa, kur viena komanda iznāk bez nekādas spiediena. Nu, nevar teikt, tā, ka mēs priecājamies būt šeit, protams, ar mērķi izcīnīt uzvaru, bet ka nekāds papildus spiediens uz Norvēģu pleciem nebūs. Viņi to savu, nevar teikt, pasaules kausu jau ir izcīnījuši, bet tā kā savu lielo plusiņu turnīram jau ir nopelnījuši. Kamēr Anglija iziest, mums ir jāuzvar, un, nezinu, sasiesies ķēdes savā starpā futbolistiem. Kā Oskar tev liekas? Nu, šāds konteksts tiešām varētu nākt par labu Norvēģijai. Kaut kāds blakus konteksts Arkādijs noteikti labāk zinās izstāstīt. Kur atkāpe neliela, kur spēles es vienmēr klausos ar baudu. Arkādijs ir komentētājs, kurš pastāstīs gan par spēli, gan ārpus spēles, gan tā bija Austrijas spēle ar Spāniju, kurā vienkārši es kaifoju. Tur bija gan par futbolu, gan ārpus futbola, gan par kino. Nu, tas vienkārši paraugu demonstrējums. Tā kā kaut kāds tāds komentēšanas paraugu demonstrējums. Vienkārši tur futbols no Austrijas puses gan arī nebija. Jā, bet tik un tā. Nenoliedz manu komplimentu, lūdzu. Tas tiešām bija lieliski. Bet Norvēģija, protams, bet Norvēģija, es domāju, arī nav atbraukusi tā. Mēs tikai esam atbraukuši šeit paspēlēt un paskatīties, cik tālu mēs tiksim. Arī viņiem katra nākamā kārta dod nākamo pārliecību, bet šajā ziņā, protams, uz viņiem spiediens, es domāju, ir mazāks nekā uz Angliju, jo Anglijai tas ir kaut kāds lāsts, ja viņi izgājušās vēl šoreiz, es nezinu, viņi varbūt jau baznīcās ir bijuši un melnos kaķus nesuši caur federācijas asociācijas telpām, bet viņiem tas milzīgais spiediens noteikti būs traucēklis, kur Norvēģi varēs spēlēt atbrīvotāk. Tāpat laikā, daudzas no viņiem Norvēģijas spēlētāji, viņi spēlē Anglijas Premjerlīgā, un vajadzētu it kā zināt, kā ar viņiem tikt galā. Dažs labs arī dzimis Anglijā, kā arī no šīs izlases. Jā. Mūsdienu futbola pasaulē tas bez mazliet tev nedrīkst būt tā, ka tev visi tavā izlasē spēlējošā ir dzimuši tajā valstī, ko viņi pārstāv tā mūsdienās futbolā. Principā, tur varbūt viena izlase Eiropā tāda ir. Klausies, Arkādij, par Norvēģiju. Norvēģija grupu turnīrā pret Franciju. Mēs tā kā gaidījām Mbappé un Haalandu dueli. Un nesagaidījām. Norvēģija te ir puses sastāvu. No pamatsastāvu izdomāja startu 11. kā nelaist. Paņemt, skaļi to viņi neteica, bet tā kā atpūšamies, mēs esam iekļuvuši. No grupas mēs ārā esam tikuši. Kāpēc mēs atpūtinām spēlētājus? Īsti neteiksim, vai mēs uzskatām, ka Zašs tur būs no otrās vietas labāks, vai mēs uzskatām, ka mums spēlētājiem vajag to ekstra brīvo dienu, brīvo periodu bez spēles tomēr šajā saspringtajā laikā. Un es atceros, ka Jānis Pakalns, viņš kritizēja. Viņš teica, man liekas, tas nekad nestrādā. Tagad, man liekas, mēs varam teikt, tas jau ir nostrādājis. Ir izdevies tik līdz astotniekam. Tad, jo man liekas, tad, kad tas nenostrādā, to atcerās ilgi. Bet tad, kad tas nostrādā un tev izdodas veiksmīgi turpināt sacensības arī pēc tam, kad tu līderis esi atpūtinājis, neviens to nepiemin. Tagad jau trenerim un stafam, komandai visam varam paspiest roku par to gājienu un teikt, ka tas bija pareizi. Jā, Spāniju 2008. gadā kaut ko neatcerās neviens, ka viņi norotēja sastāvu un uzvarēja Eiropas čempionātā, bet Nīderlanda, kas norotēja tajā pašā turnīrā, visi atcerās. Kā tad tā, viņi zaudēja tonus un pēc tam vēl zaudēja nepārāk spēcīgai vēsturiski izlasē.
Bet Norvēģijas gājiens, saprotams, es tiešām neuzskatu, man grūti iztēloties, kādu viņi tur sietu bija savu sazīmējuši, lai tiktu tur un ne tur. Varbūt tagad post factum mēs redzam, kaut gan Norvēģija jāspēlē pret Angliju, pret Brazīliju, kamēr tur citā pusē var arī trāpīties kaut kas vienkāršāks. Tur kaut kā Kanāda var trāpīties vai Paragvaja, kas tur bija Francijai, piemēram, grupas uzvarētāja astotdaļfinālā. Tāpēc nezinu, ko viņi tur sazīmē, bet jā, tā ir arī viens no turnīra stāstiem. Bet, toties mēs nedabūjām Holanu pret Mbappé, mēs dabūsim tagad pasaulē divus labākos uzbrucējus, Atspertācija, Keins pret Holanu. Tas ir arī kaut kas tāds, kas īstenībā šajā statusā viņiem vēl nav bijis, jo Keins aizbrauca uz Vācijas Bundeslīgu, kamēr Holands vēl varbūt tuvojās tam statusam, kad abi bija Premjerlīgā. Kāds teiks, arī jau tobrīd viņi bija top 2. Bet es tā neteikšu, droši vien, jo bija Levandovskis vēl turklāt tajā visā sāncensībā. Tagad viņi ir absolūti top 2. Tu minēji šo zvaigžņu dueli, kas mums tagad sagaida ceturtdaļfinālā starp Halānu un Hariju Keinu. Halānam 7 vārtu guvumu, Keinam 6 vārtu guvumu šajā turnīrā. Mbappé ir 7, Messi ir 7. Zvaigznes vispār kā tādas attaisno sev liktās cerības. Mēs varam teikt, ka šis ir zvaigžņu turnīrs. Spriežot pēc statistikas, acīm redzot, jā. Un arī patīkami, ka arī varbūt zvaigznes, dziestošās nebūs laikam pareizi, bet mēs ir gadījumā, ka viņš arī vēl joprojām tas pulveris ir savs. Skatīsimies, cik tālu tas sanāks un kas beigās, kur viņš paliks, bet šobrīd viss ir ar viņu kārtībā. ASV jābūt zvaigznēm. ASV jāspīst cilvēkiem, sportistiem. Tur nevar citādāk būt vispār. Es arī gribētu teikt, ka Kristiāno Ronaldo arī īstenībā principā spīd. Viņš beidzot ir guvis vārtus play-offos pasaules kausā. To viņš ārkārtīgi ilgi nebija spējis paveikt. Tagad viņam ir vismaz viens vārtu guvums pasaules kausa izslēgšanas spēlēs. Tā kā arī tā zvaigznes savā mērā ir uzspīdējuši šajā pasaules kausā. Bet labi, braucam tālāk ar astotdaļfināla cīņām, kas ir aiz muguras. Pakāpsimies kalendāru nedaudz atpakaļ, aiziesim uz Francijas un Paragvajas spēli. 1-0 Francija izcīna uzvaru, viens vārtu guvums, 11 metru sodu sitiens, Mbappé to realizē. Man šī spēle ir palikusi atmiņā ar to, ka man liekas, ka es redzēju tā kā zādzību, ar kuru zaglis tiek cauri sveikā. Kā Paragvajas futbolisti nevienu dzelteno kartīti šajā spēlē nenopelnīja. Tā man paliek joprojām neatrisināta mīkla. Kas jums ir palicis atmiņā no šīs spēles? Tas arī paliks, jā. Arī uzbeku tiesnesis, kurš nepamanīja acīm redzams sodu laukumā, arī par to tiesnešiem samazina atzīmes un par kartītiem pat nerunāsim. Arī tāds foršs slāvu akcents viņam paziņojuši 11 metrnieku. Tas paliks atmiņā. Un Mbappé atbildē, Mbappé reakcija, arī Zlatana jau iespaidīgais citāts par to, ka viņam būtu 4 sarkanās šajā mačā, ja viņš visu laiku atbildētu, bet Francija neatbildēja. Tiešām parādīja vēl savus papildus plusus, par kuriem mēs iespējams nezinājām, jo vienkārši Francijai, piemēram, spēlēt Eiropas čempionātā pret šādām izlasēm nav bijusi darīšana. Arī iepriekšējā pasaules kausā īsti nav bijusi darīšana pret šāda tipa izlasēm, bet tagad parādījās. Var teikt, ka arī daļa no spēlētājiem ir raduši, ir rūdīti, jo ir spēlējuši Spānijā pret Hetafe, kas principā spēlē to pašu, ko spēlē Paragvaja, un arī Alderete ir bijis Hetafe komandā vēl nesen. Centra aizsargs varbūt arī Galārza tur tagad parādīsies, jo es nezinu, redzēju skriņšu, varbūt tas ir vienkārši kaut kāds joks, ka Galārza ir tagad Hetafe interesēs, jo Hetafe principā spēlē ar līdzīgu futbolu, huligānu futbolu, sit pa kājām, skatās, kad tiesnesis pagriež galvu otrajā pusē, uzreiz ar kaut kāds tur elkonītis parādās, un Paragvaja darīja to pašu. Principā viņi spēlē kā Hetafe šajā spēlē. Bijusī Māra Verpakovska komanda, jā, bet toreiz vēl Māra laikos tā nebija. Tagad ir tāds brands parādījies Eiropas klubu futbolā. Un Hetafe tomēr arī nevienmēr tiek cauri sveikā. Francija šeit pārvarēja šo sarežģīto uzdevumu, jo tas spēles stils, ko Paragvaja piedāvāja. Es pieņemu, ka Francija bija rēķinājusies, ka tā spēle tā varētu būt. Tā vismaz likās no malas. Bet vai Francija ja Anglija tā kā nepārliecināja, jūs teicāt, turnīra laikā, vai Francija vēl vairāk ir pārliecinājusi? Jo tā bija komanda, ko pirms turnīra, ja bija jānosauc viens favorīts, lielākā daļa sauc. Tad mēs ņemam Franciju, ja mēs varam izvēlēties tikai vienu. Un arī šobrīd, ja mēs paskatāmies, ko bookmakeri domā, tad Francija savas pozīcijas, kā titula pretendents numur 1 ir tikai un vienīgi nostiprinājusi. Oskar, piekritīs, ka Francija ir tā komanda, kura ir favorīts numur 1 pagaidām šajā turnīrā? Kāds ķecerīgs jautājums. It kā vienkāršais, jā vai nē pat?
Vai favorīti numur 1, es laikam teiktu, ka nē, bet visādā ziņā viņi savu kaut kādu, viņi nav arī šajā spēlē, viņi nav pazaudējuši to savu statusu kā viens no 2 manā skatījumā, viens no 2 galvenajiem pretendentiem uz šo titulu. Un jā, un šī spēle, man kaut kā tas skaidrs, ka Paragvai laikam nolēma, ka mēs tāpat uzvarēt nevarēsim, tad vismaz iziesim un salauzīsim viņu līderis, un kas tur paudzes bija rakstījis, ka viņš brīnās, kā tam Mbappé tur pāris reizes kājas nebija salauztas, un tas ir vienkārši pie visām mūsdienu tehnoloģijām, cerēt, bet tomēr jā, kā neviens ar sarkano laukumu nepamet, viņi tur daudzīja tos francūšus, tā kā vienkārši bail skatīties. Zeltano nedabūja. Jā, pretīgi pat būtībā skatīties, bet Francija tiešām ļoti, ļoti meistarīgi ar paceltu galvu, var teikt, izgāja cauri un turpina savu ceļu. Un tas jau šajā gadījumā bija pats galvenais. Vārti gūti, kārta pārvarēta, turpinam, bet kā tālāk saliksies kārtas, kas tad būs tas čempions, to parādīs spēle. Arkādī, ja tev būtu jāmin, vai Paragvai ir parādījusi citām komandām, kā Franciju censties apturēt. Ja Francija paklūp šajā turnīrā, vai tad tas ir tāds nosacīti neglīts mačs, fizisks mačs ar daudz rupjiem pat pārkāpumiem? Vai tie, kas uzvarēs Franciju, ja kāds uzvarēs Franciju, pat tīru apspēlēs, tā kā Zolē ar 4 dāmām un 4 kalpiem. Šādu futbolu ir jāmāk spēlēt. Tas izklausās vienkārši spēlēt antifutbolu, proti nemācēt spēlēt futbolu, bet darīt kaut citu, bet īstenībā to ir jāmāk spēlēt. Mēs to labi zinām uz Andoras parauga, regulāri šo izlasi izaicinot dažāda ranga mačos. Bet Maroka nebūs tā izlase, kas spēlēs šādi. Jā, viņi spēlēs atletiski, fiziski, tur arī būs daudz kontaktu, jo arī, principā, līdzīgi rakstura bija mačs Marokā un Kanāda, kur pirmajā puslaikā 6 zeltainās kartītes, kaut kas nebija vispār šim fināla turnīram, jo tiesneši kaut kā tās kartītes pietaupa, bet nav iespējams. Šajā stadijā vairs nav komandu, kuras varētu atļauties spēlēt stadijā, sākot ar ceturtdaļfinālu, tāpēc pret Franciju spēlēs citādāk, pret Franciju spēlēs viltīgāk, un Maroka arī to spēs paveikt, protams, spēs spēlēt un būt konkurētspējīga pret francūžiem. Ja Maroka īstenībā arī kopš tā pusfināla pirms 4 gadiem ir progresējusi, ir dabūjusi laba līmeņa spēlētājus, naturalizējusi to pašu Diesu, to pašu Diopa aizsardzības centrā, un tur būs citas atslēgas. Tad lecam arī iekšā Marokas un Kanādas astotdaļfināla cīņā. Paskatāmies rezultātu 3-0 pārliecinoši it kā panākums Marokas komandai pret vienu no 3 turnīru organizatoriem. Bet man liekas, ka 3-0 rezultāts man nepasaka visu par šo spēli, kas man būtu jāziņo. Arkādijs jau arī teica, pirmajā puslaikā bija ārkārtīgi daudz dzeltenās kartītes. Kas man šķita interesanti, ja es pareizi atceros, Anglijas Premjerlīgas tiesnesis tiesāja šo spēli. Maikls Olvers, jā. Un, viņš nav populārs ar to, ka viņš Premjerlīgā ļoti tā pa labi, pa kreisi dalītu kartītes. Šeit tā sajūta bija tāda tām 4 dzeltenajām kartītēm, ko Maroka pirmajā puslaikā nopelnīja, ka te varbūt pat sodu citreiz nenosilp. Tad mēs iedodam pat taisno dzelteno kartīti. Oskar, Maroka, tavuprāt, var atkārtot to, ko sasniedz pirms 4 gadiem, top 4, kā teikt? Vai tas Francijas lielais valnis viņiem būs pārāk jaudīgs un arī ar visiem naturalizētajiem futbolistiem, kas ir nākuši klāt, salīdzinot ar iepriekšējo 4 gadu, viņi apstāsies kārtu ātrāk? Francija, protams, būs milzīgs valnis, bet ja tā kā viņi nospēlēja šo spēli, es domāju, ka jā, sākumā likās, kas ar to Maroku vispār notiek, un tad pēkšņi tas otrā puslaiks parādziens, potenciāls viņiem ir. Ja viņi spēs neutralizēt Francijas galvenās zvaigznes, neļauj, viņiem izšaut, ja viņi spēs būs disciplinēti un aizvadīt to savējo spēli, nevienu nepazaudējot un neutralizēt centienus un realizējot arī savējos. Šeit, protams, Kanādai tur vajadzēja iet uz priekšu un vajadzēja mēģināt glābties savā stadionā, un tāpēc arī tas rezultāts beigās ir tāds, savā čempionātā, bet vai viņi var tikt tālāk? Pārvarēt Franciju, es nezinu. Klausies, Arkādij, par Kanādu. Es vienā Kanādas no lielākajiem sporta medijiem skatījos video ierakstu ar viņu raidījumu, un tur tādu klusu prognozīti, pat kā cerību. Viens no paneļa diskusijas dalībniekiem izteica, ka izskatās, ka futbols kādu dienu varētu nonākt vienā plauktiņā pie mums ar hokeju. Tu esi iekšā arī hokejā, tu katru gadu komentē U20 pasaules čempionātu hokejā, kas ir, Kanādai ir olimpiskās spēles, un tad ir U20 hokeja čempionāts. Tīri tā izlašu līmenī. Tu spēj iztēloties, ka Kanādā futbols noliekās vienā plauktiņā ar hoķīti? Šis pasaules kausa ir iedos ļoti daudz dažādu būstu, ne tikai finansiālo, bet arī popularitāti, arī
daudz projekti, cik saprotu, ir palaisti. Es lasīju diezgan plašu interviju ar federācijas prezidentu. Viņš teica, ka nākamgad jau būs miljons iesaistītie, miljons spēlētāji valstī, kas ir jau pārsniegts hokeja rādītājs, arī būvēs laukumus dažādi izmēra, dažādos reģionos, attīstīs vietējo līgu, jo ir lielākie klubi, kas spēlē MLS, un tad ir mazās līgas vai Kanādas čempionāts, kas tomēr nav tik konkurētspējīgs, bet tagad arī mēģinās tur dabūt to konkurētspēju, tos budžetus un tā tālāk. Un pasaules kausa iedos ļoti daudz Kanādai, lai Kanādas futbols aizietu priekšā hokejam, jo pirms 10 gadiem vēl Kanāda bija arī, jāsaka, tāda vidusmēra izlase savā reģionā. Reģions, kur spēlē, principā, salu izlases. Tur tas pats Kirasao stāsts, kas parādījās. Un, principā, Kanāda bija vienā līmenī ar Kirasao, Nikaraguvu. Ja man atmiņa nebija, pirms 10 gadiem Kanāda FIFA rangā bija zem Latvijas. Tā vajadzētu būt, jā. Tur bija simtnieks. Man droši vien arī otrais simtnieks. Tieši tā viņi progresēja. Viņi sāka būvēt. Viņam parādījās zvaigzne arī, kas būtiski. Viņam parādījās Alfonso Dēvis, kā lielais paraugs. Viņam parādījās citi futbolisti, kuriem līdzināties, un tas arī pavelk to futbolu augšā, jo arī daudz, esmu komentējis 3 spēles Kanādā, lasīju daudz intervijas ar viņu spēlētājiem, un viņi saka, ka, principā, mēs tur piedzimām, mēs bijām bērni, mēs nevarējām iztēloties, ka kanādietis varētu spēlēt tur, nezinu, Bundeslīgas vidusmēra komandā vai Anglijas Premjerlīgā vēl jau vairāk. Tagad viņi redz, ka tas ir iespējams. Tagad jau tā jaunākā paudze, kuriem 20 gadi, viņi redz, ka tas ir iespējams, un viņi tiecās uz to, un viņi arī sasniedz tos mērķus. Un tas arī ļoti daudz ko ir mainījis Kanādas futbolam, un tāpēc un pēc idejas, viss tā kā pēc loģikas attīstās, kanādiešiem jākļūst arī par preci vēl iespaidīgāku preci Eiropas futbolā. Arī šajā turnīrā īstenībā tas pats Defuža Rols ir parādīja centra aizsargs, tur arī vēl daži malie spēlētāji, un tur jābūt labam progresam. Nu, ok, labi, esam izgājuši cauri tiem mačiem, kas mums ir aiz muguras astodaļu finālā. Tagad paskatīsimies kalendāru, kādi astodaļu fināla dueļi mums vēl ir priekšā. Sāksies viss šovakar. Mēs ierakstām 6. jūlijā epizodu no rīta. Nākamais astodaļu fināls, tātad Portugāle ar Spāniju 10. vakarā. Spēle arī tiešraidē TV6 varēs skatīties. Cristiano Ronaldo atvadas no lielās futbola skatuves Portugāles kraklā. To mēs sagaidām šovakar. Viņš tā pateica, ka visdrīzāk pēdējais pasaules kārs, labi, viņiem tam diezgan īpatnē bija preses konference kaut kur Florentino Pérez stilā, kas nesen bija, jo tur viņš daudz uz žurnālistiem brauca, teica, ka jūs tur mani ienīstat visu laiku, jūs esat pret mani un tā. Un diezgan kolorīta preses konference. Bet no citas puses tas nozīmē, ka Ronaldo ir tik uzvilks kā nekad. Un tas var nostrādāt ļoti negaidītos virzienos. Oskar, es pieņemu, ka šajā duelī mēs atrodam to tautu turnīru favorītu numur 1, un tā nav Portugāla. Jā, tā. Es neesmu Spānijas fans, nekad arī neesmu bijis, bet man tā kā Spānija liekas, ka tas ir mans favorīts numur 1. Portugāli. Par Portugāli ir daudz runāts, un arī par Cristiano Ronaldo, ar visu to, ka viņš ir guvis vārtus, arī lasījis, esmu arī tās analīzes, kas ir tas, kas traucē Portugālē, un tieši tā padarīšana ap to Cristiano Ronaldo, un es tā, pat ja viņš ir teicis, ka varbūt šis ir viņa pēdējais turnīrs, es tomēr, tā kā 100% laikam neteiktu, vēl tā šobrīd neiegravētu akmenī, ka tas ir. Jā, par Neymaru 100% droši, ka viņam nebūs nākamais turnīrs, kaut gan viņš ir jaunāks par Ronaldo, 7 gadus jaunāks par Ronaldo. Jā, tas Ronaldo ir gan Portugāles izlases, kā saka, lielākā zvaigzne, gan arī savā ziņā lielākais lāsts, kas varbūt traucē arī viņiem līdz galam atvērt. Nenoliedzot visu viņu, jo visa pasaule ir sadalīta 2 daļās. Ir Messi fani, 3, teiksim, Messi fani, Ronaldo fani un tiem, kam visi nav šajā kontekstā. Bet... Tie ir absolūtā mazākumā, paldies Dievam. jā, tā kā varbūt... nenolieksim to, ka, jo mums tā kā mudina nostāties vienā vai otrā pusē, bet kaut kā es tieši par to domājot, ka mums ir ļoti palaimējies, jo mēs esam laikā, kad 2 superzvaigznes spēlē vienlaicīgi, un varbūt, protams, vajag salīdzināt, kurš ir lielākais gauds, kurš nav lielākais gauds. Bet tas ir pēdējais fināla turnīrs, kur mēs abus viņus varam redzēt kopā. Jā, Messi šobrīd sanāk vairāk nekā Ronaldo, bet arī Ronaldo savu cienījumā vecumu un savu cienījumo fizisko formu. Viņš tomēr, tad, kad viņš nodemonstrē to, ko viņš sagaida tajās spēlēs. Arkādij, tu droši vien man uzreiz varēsi atbildēt, kas notika pēdējo reizi, kad Spānija ar Portugāli pasaules kausā tikās savā starpā, vai ne?
Nu, īstenībā tev vēl niansīts, kad tas bija. Vai tu runā par play-offu, vai tu runā par spēļu grupu turnīrā 18. gadā? Es runāju par grupu turnīru. Jā, 3-3 neizšķirts. To starp citu es vispār neesmu redzējis dzīvē, jo es biju uz Maroka, Irāna tajā turnīrā uz tās pašas grupas spēli. Vienkārši atpakaļ ceļā no stadiona es tikai notifications varēju skatīties, kā tur viens gols, otrs Ja gols. tu neesi redzējis, tad pati atpakaļ un pasties, kā Ronaldo hat-trick iesit. Jā, Gols esmu redzējis, jā. Es ļoti labi atceros. 3-3. jā Bet- tā kā Jā, bet skaidrs, ka šī spēle diez vai būs tāda. Bet drīzāk tāda, kāda bija 10. gadā, 8. finālā. Dienvidāfrikā 1-0 Spānijas uzvara. tad jūs paredzat abas Spānijas panākumu, bet ne tajā pašā rezultatīvākajā mačā. Ja? Tās, laikam, īsais kopsavilkums. Es ar kādiem nestrīdēšos. Nē, es neteikšu, ka es prognozēju Spānijas uzvaru. Tagad es nezinu, es tur esmu. Nevaru teikt, ka pamodies. Tu noteikti spēlē prognožu spēles uz šo pasaules kausu. Kā tev vispār iet? Nē, tieši pretēji. Es fantasy vēl salieku kaut kā. Bet arī tur fināla turnīra fantasy ļoti atšķirās no ierastajām fantasy regulārajām čempionātiem. Tur arī jāatkož tā sistēma, un es to neesmu atklājis līdz galam. Bet prognožu spēles nespēlēju. Ne, dažreiz es trāpu arī. Man, piemēram, vakar bija sajūta, ka Brazīlija uzvarēs. Es tā pie sevis dažreiz. Pirms es komentēju spēles pie sevis, pasaku, es teikšu, ka iešu uz to, ka Brazīlija uzvarēs 3-1. Piemēram, nesagāju. Tagad es neesmu pamodies, neesmu gulējis. Vienkārši eksistēju šajā pasaules kausā. Tagad šajā brīdī konkrētajā man vairāk velk uz to, ka Portugāla šajā mačā uz emocionālā, uz meistarības, kaut kādiem vēl tur faktoriem, uz tā, ka Spānija nevarēs izdomāt, kā uzlauzt tos vārtus, ka Portugāla uzvar. Es atkal šai spēlē pieeju, ka es esmu gatavs pilnīgi visam, ko viņi man sniegs. Es sev nekādas expectācijas negribu uzstādīt, un man liekas, varbūt 0-0 pēc 90 minūtēm. 1-0 kāda komanda var uzvarēt. Kāds zina, varbūt arī būs tie 3-3, kas šīm komandām bija tiekoties 2018. gadā. Nu, un tad futbola vakars mums turpināsies ar ASV un Beļģijas dueli. Tas 3 naktī, foršākais futbola laiks Latvijas sporta draugiem. Amerikāņi, kā noslēdzošiem no turnīra organizatoriem, ir palikuši iekšā. Viņiem arī tāds sava veida svarīgs duels pret Beļģiju, jo, ja man atmiņa nebija pēdējo reizi, kad ASV playoffos tika tālu, tad tas bija pret Beļģiju spēkojoties, kur arī līdz papildu laikam Tims Hovards toreiz tur rekordu uzstādīja atvairījumos vienas spēles laikā, ar papildu laiku ieskaitot. ASV Beļģija. Kas ir favorīts šajā duelī? Amerikāņi ir favorīti. Amerikāņiem pārāk daudz palīdzības šajā turnīrā. Labi, aiziet tad uzreiz par to palīdzību. Tātad tiem, kas varbūt nezina, bet es domāju, ja jūs skatāties, klausaties, noteikti zinat, Florians Balogans saņēma sarkano kartīti 8. fināla spēlē. Un notika kaut kas tāds, par ko man nebija ne mazākās nojausmas, ka to vispār atļauj turnīra reglaments un noteikumu disciplināra lietu komitejā paziņoja, ka šī sarkanā kartīte pārvēršas par nosacīto sodu. Nav jāizlaiž nākamā spēlē, ir 1 gada nosacītais sods. Tā kā Baloganam ir jābūt uzmanīgam, ja viņš saņem sarkano kartīti nākamā gada laikā. Oi, ku bargs sods būs, bet viņš īstenībā nav vienīgais šajā turnīrā šādu sodu. Ir arī vēl viens spēlētājs. Turnīra laikā? Kurš sāka turnīru? Tas ir Kristiāno. Jā, par Ronaldo mēs jau parunājām. Jo Ronaldo arī ir saņēmis īpaši. Tagad jāvarēs Messi fani teikt, cik zemu ir kritis Ronaldo, ja viņš ir vienā plauktiņā ar Beloganu. Nu, labi, Messi faniem, man liekas, tad ir uzreiz tu vari mest sejā, ja tu esi tā kā citā nometnē to epizodi spēlē par Alžīriju. Ja, ka pasties, kur tīri sarkanā, un tev vispār tavam spēlētājiem tad ir 3 gauti, jā. Messi, Ronaldo un Belogans, 3 izcilākie spēlētāji, kuriem ir atļauts viss. Bet tieši šis lēmums par Baloganu atļaut viņam piedalīties nākamajā spēlē, neataisa baigo Pandoras lādi FIFA. Tagad arī Anglijas izlases aizsargs saņēma sarkano kartīti. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Anglijas delegācija ir aizsūtījusi 15 e-pastus, 10 pasta balošus un 20 SMS uz Infantino biroju par to, hei, mums arī viņš nākamo spēli spēlēs. Kāpēc amerikāņiem var un mums nevar? Bet vai viņu karalis zvanīja patiešo Infantino palūgts? Es domāju, ka viņš varētu piesniegt. Nē, viņš varētu, Donalds piezvanīja. Jā, to es arī lasīju mēdījos. Te jau viss, saprot, cilvēks, kurš pasniedz miera balvu, cilvēkam, kurš gribēja ļoti miera balvu,
Var sarunāt var visu kaut ko. Nu, ja karalis piezvanīs, ja viņš nolaidīsies līdz tam līmenim, varbūt kā arī sarunās, bet Pandoras lātes pilnīgi noteikti atver vaļā, un tas ir pilnīgi, absurdi, manuprāt. Bet, šis jau nav vienīgais gadījums pēdējo cik jau tagad laika, kopš šo valsti vada konkrēti cilvēku grupa, ka viss notiek kaut kā varbūt ne tā, kā mums parasti ir pierasts. Bet vai galu galā nav tā sajūta, ka mēs esam nonākuši pie pareizā, man vismaz tā liekas, mēs esam nonākuši pie pareizā lēmuma, bet man ārkārtīgi nepatīk tas ceļš, pa kuru mēs gājām, lai mēs pie tā lēmuma nonāktu. Jo man liekas, ka Balgans nebija pelnījis sarkano kartīti spēles laikā. Bet to kartīti jau arī visu var parādīt. Parādīja arī ar visu varu. Jā, bet idejas, vai jums patīk vai nepatīk? Vai jums gribētu, lai turpmāk futbola pasaulē ir iespēja šādā veidā disciplināru lietu komitejai izskatot katru kartīti, varbūt pateikt, ka, jā, sarkanā kartīte bija, bet šitā nebija super rūpjā sarkanā kartīte. Tomēr cilvēks varēja tur centimetrus pa labi, tas kontakts varbūt nebūtu bijis tik liels, un tur vispār kartītes nebija, jo liekas, ka nodoma viņam spēlēt rupji pret pretspēlētāju absolūti tur nebija. Mēs varam vienkārši šo attīstīt kaut kad nākotnē, lai arī jaunākajai auditorijai būtu interesanti. Mēs varam uztaisīt futbolā tādus būsterīšus, arī kartītes. Katrā izlasē fināla turnīrā ir kaut kādas 5 papildu iespējas. Viena no tām ir anulēt sarkano kartīti, otra ir anulēt, neļaut kādam vienam konkrētam spēlētājam pretinieku komandā pret viņiem uzspēlēt. Labi, virslīgā šo kārtu jau spēlēja pāris gadus, bet tagad arī pasaules kausā to varētu uztaisīt, lai tur kāds pretinieku spēlētājs konkrēts tur nevar nospēlēt to maču, jo ir izmantota tā kartīte. Un tad vēl var izsaukt papildus spēlētāju, var izsaukt spēlētāju, kurš nav vispār tās valsts pilsonis arī uz vienu konkrēto maču, un tad mēs varam tā izklaidēties nedaudz līdz absurdam šo absurdo situāciju pārvēršot. Tad tu neesi fans, tev nepatīk gan, ka viņam atļauj spēlēt, gan, ka vispār šajā nolikuma punktā kaut kas varētu mainīties nākotnē. Arī, ja notika pasaules kausē ar tiesneši no visām pasaules malām, tur tev trāpījās Uzbeku tiesnesis kā Francijas Paragvajas mačā, viņš tur tādu spēli uztaisīja, neko, tas ir pasaules kauss. Ja tā mēs vienkārši saucam tikai Eiropas tiesnešus vadošos un dažus no Dienvidamerikas un viss un miers. Bet lai ir arī tā daļai loterija, ka tur nejaušas sarkanās kartītes ietekmē ne tikai konkrēto maču, bet arī nākamo. Es parakos bišķiņu arhīvos un atradu vienu gadījumu, kad arī pasaules kausa fināla turnīra laikā spēlētājiem, kurš bija saņēmis sarkano kartīti, atļauj nākamajā spēlē piedalīties Brazīļu futbolistam 66. gadā. Pusfinālā saņēma sarkano kartīti, bet finālā atļauj piedalīties. Tā bija 62. gads. 62. gadā, jā. Un tas iemesls bija par priekšzīmīgu uzvešanos un attieksmi kā tādu karjeras laikā. Viņam tika atļauts piedalīties fināla spēlē. Bet labi, par tiesnešiem un varu sistēmu kā tādu. Es skatos šo pasaules kausa fināla turnīru un aizdomājos, man šķiet, futbols ir vienīgais sporta veids no komandas sporta veidiem, kur tiek izmantots video atkārtojums, kur video atkārtojuma izmantošana nav galvenā trenera pārziņā. Vai futbols neiegūtu, ja mēs var situācijas pārmest uz galvenā trenera pleciem? Un tik populāros šos treneru izaicinājumus, kas ir hokejā, kas ir basketbolā, kas ir amerikāņu futbolā arī, turnīrs tagad notiek ASV, arī amerikāņu futbolu varam piesaukt. Iedodam katrai komandai vienu izaicinājumu spēles laikā, ja tu viņu izmanto nepamatot, piedod, tu vairs nevari lūgt tiesnesim caurskatīt epizodu video atkārtojumā, tu izmanto pamatot. Prasi, kamēr tavuprāt tiesnesis ir kļūdījies, pieņēmis nepareizu lēmumu un viņš maina savu lēmumu. Jo šobrīd es klausos katru pēcspēles interviju. Man ir tā sajūta, ka no 4 pēcspēles intervijām 3 galvenais treneris neatkarīgi no tā viņa komanda uzvarēja vai zaudēja. Kritizēs tiesnesi, kritizēs varu sistēmu kā tādu, kas man ļoti patīk. Man ir patīkami pārmaiņa, jo es esmu ļoti pieredzējis pie korektām atbildēm par tiesnešiem citos sporta veidos, jo tur tas parasti rezultējās naudas sodos vai kaut kā tam līdzīgā, ja tu atļaujies pakritizēt tiesnesi. Pagaidām man šķiet, ka spēlētājiem, treneriem ļauj kritizēt tiesnešus, bet vai mēs varam kaut kā uzlabot, kaut kā pamainot viņu par challenge sistēmu, aizņemoties kaut ko no citiem sporta veidiem? Var jau pēc idejas jau tāpat pārbauda visas tās savas kategorijas, kas ir iezīmētas. Jā, bet nevienam nav skaidrs, ko un kāpēc viņi pārbauda. Jo man liekas, ka piekdienas vakarā es redzu epizodu, ko pārbaudu, sestdienas vakarā tādu epizodu nepārbaudu. Man kā skatītājiem pie TV ekrāna nav baigi skaidrs, ko un kāpēc pārbauda. Tās gan jau. Tiesnešiem gan ir skaidrs. Viņam tagad ir iedalīts kategorijas, par ko arī Marks Bogdanovs vairāk stāstīja, ka ir kategorijas, kuras ir jāpārbauda, un kategorijas, kuras nav iespējams caur var pārbaudīt. Un
Tāpēc sistēmas tas šobrīd strādā. Tas var ir maksimāli sistematizēts, tīpaši salīdzinot ar pirmajiem pāris gadiem, kur varēja tur 2 minūtes komandas nospēlēt, un tad tiesnesis, tomēr ir kaut kāds tur sods bijis, ko es nepamanīju, aiziesim pastīsties, un tad neviens vispār nesaprot, kas notiek. Tagad tas notiek ārkārtīgi reti. Labi, tur dažreiz gadās, kad komanda iest vārtus, bet tieši tur 10 sekundes iepriekš bija pārkāpums sodlaukumā un vārds ir jāatceļ, un tur 2-0 pārvēršas par 1-1. Tā joprojām gadās, un tā strādā var protokols, bet kopumā tas ir kļuvis vairāk sistematizēts. Vai tas ir labi, tas ir cits stāsts, jo tas arī daļai nosaka to futbola garu un arī kaut kur ietekmē tiesnešu darbu. Bet, ja mēs uztaisam to par challenge sistēmu, tad tas atkal no citas puses atgriezīs romantiku, jo parādīsies kaut kādas random lietas, random situācijas. Tur treneris nepamanīja, tiesnesis nepamanīja, tur īstenībā viss bija. Bet no citas puses, tad atkal viss jāsāk no jauna. Kā jums liekas, tā varas sistēma šobrīd tāda, kāda viņa ir pasaules kausa fināla turnīrā, ar to mēs dzīvosim turpmākos gadus, vai viņi turpinās kaut kā mainīties un kaut kādu uzlabojumi tur būs mēģinājumi to kaut kā pamainīt, lai nosacītu visas puses būtu apmierināts? Manuprāt, lielākā vara problēma ir cilvēku faktors, ko arī mums īpaši tā Anglijas Premjerlīga parāda, kur viņi vispār nezina tie var, kā baidās kaut kāds lēmums pieņemt. Visas tās problēmas kaut kur izriet no tā, ka cilvēks, tas, kurš var, kuram it kā ir dotas visas tās dievu tiesības, viņš īsti nevar izlemt, tā kā precīzi pieņemt to lēmumu. Bet tā kā es pieļauju, ka kaut kāds risinājumam jāiet, ka viņam tā kā jābūt automatizētam. Kur dators pēc programmas, ja ir tāds moments un tiek izpildīts un tāds faktors, viņš momentāli pieņem to lēmumu, un tas ir vienkārši iegravēts akmenī. Un tur nav kaut kāds tāds no tāds vai tāds valsts cilvēks, kurš nevar saprast, un tad vēl viņi tur savā starpā nevar vienoties. Jo vars kā tāds, es domāju, saprotu, kaut kāds, cik mēs 40 gadus vienmēr, daļa ir čīkstējusi par Dieva roku. Ja? Tur tā un negodīgi gūt vārti, vai tur tajā čempionātā tur aizmugur bija, bet tur tiesnesis nepamanīja. Tagad mums viss maksimāli godīgi. Var patikt, var nepatikt. Kam nepatīk, varbūt, kad tie cilvēki, kas kādreiz ar sirgu jāja un redzēja, ka kāds brauca mašīnu, pirmo arī teica, ka pasaules gals nāk klāt, bet tāpat laikā mēs kāpjam Boeingos, kas tas Airbusos, pieņemsim, vai lidmašīnās, kas pārpilns ar tehnoloģijām. Tur mums viss kā viss kolosāli, viss superīgi un emocijas ļoti labas no lidojuma, bet te jaunās tas ir cilvēcīgi, ka varbūt kaut kādai daļai, un vienmēr tā būs, ka daļai patiks jaunākās tehnoloģijas un teiks, ka tas ir labi, bet man liekas, ka var, manā sapratnē, ja to spēli var padarīt godīgāku un izslēgt tās cilvēku kļūdas, kas tiešām ir kaut kāds kaut kāds subjektīvs, teiksim tā, tad var, man liekas, nāk spēlēt tikai par labu. Mākslīgais intelekts nāks talkā. Nākamajā turnīrā būs aizvien vairāk un vairāk automatizēto procesu. Jā, tas ir ceļš, kurā tiešām pie visa tā, ka tu ar aplikāciju var izdarīt jebko bez cilvēku iesaistes. Tu veikalā var norēķināties pats par saviem produktiem, kur viss ir tas ir tāds primitīvākais variants, bet arvien vairāk un vairāk. Es domāju, ka tas ir ceļš, uz kur ies, un beigās tas tiešām būs automatizēti maksimāli. Tad par pasaules kausa uzvarētājiem kļūs tās komandas, kur viss advancētākie hakeri līdzjutējos. Uzlauzīs sistēmu. Pie čips rāda, ka pieskārās ar matiem. Tur viss kārtībā. Bet viss maksimāli godīgi. Tādā ziņā, protams, tas varbūt laupa kaut kādas emocijas, lai gan arī no otras puses tas ir tas interesantais, ka cirkā tās bungas, un tad viņš kritīs vai nekritīs. Un tad ir tas, varbūt vajag ieviest kaut kāds papildu elements, kas aizpild to pārējais. Teorētiski šobrīd arī pasaules kausa arī daļai pārvērties par sacensību atrast izcelsmes cilvēkus, izcelsmes kaut kādus futbolistiem, kuri nav valstī dzimuši un viņiem bijis minimāls sakars ar to valsti, bet tad atrod caur vecmāmu, piesaista, pierunā, tur uzraksta e-pastu LinkedInā, kā tur bija ar Cabo Verdes to centra aizsargu, un tad dabu pie sevis. Pēc gada viņš tikai uz to e-pastu atbildēja. Tam kaut kad pieliks punktu, kā jums liekas? Jo man šobrīd liekas, ka varbūt, kad solīts ir pa tālu. Un tur arī es skatos citu sporta veidu virzienā, kur ir limits naturalizētajiem spēlētājiem. Jā, ir noteikti skatītāji, kas saka, jā, bet futbolam ir ļoti stingri noteikumi, kā tu drīksti mainīt pārstāvniecību valstī, bet nav nekāda limita, ka, ja mēs gribētu, un mums Latvijas likumdošana atļautu, piemēram, mūsu pases salīdzinoši brīvi piešķirt cilvēkiem, kur pie tās nav tikuši, kaut vai mēs varētu pilnu komandu nokomplektēt ar spēlētājiem, kur arī Latvijas pasi ir saņēmuši pēc 25 gadu vecuma. Lielākajā daļā citu sporta veidu tomēr ir tas limits, ka cilvēks, kurš ir saņēmis konkrētās valsts pasi pēc 16 gadiem, tāds izlasē drīkst būt tikai viens. Ja futbolā būtu šis noteikums, Marokas komanda, piemēram, izmainītos pilnīgi līdz nepazīšanai.
Nu, labi, citos sporta veidos arī tajā pašā basketbolā tev tur var piesaistīt jebko un bez saknēm pat. Tādā ziņā kaut cik... Elementāri, bet tikai vienu. Bet hokejā, man liekas, taču ir kaut kādas izlases, kas tur kanādiešu pusi izlases. Itālijas izlase olimpiskajās spēlēs. Jā. Bet es nezinu, ja tur ir bijis tas Bosnijas karš vai ja tur ir bijis kaut kāds genocīds un viņi vēsturiski ir bijuši spiesti to valstu pamest, es nezinu, kāpēc nevarētu ļaut viņiem pārstāvēt savu izcelsmes valstu, man tā šķiet. Man nedaudz mulsina tas, ka tā izcelsme varbūt šobrīd meklējama vecvecākos un, teiksim, vienā no 4 vecvecākiem. Tikai iespējams, ka tas, ka man ir izcelsme no tās valsts, es esmu uzzinājis pats tikai tīņa vecumā un nekādas saistības visas dzīves laikā man ar to konkrēto valsti nav bijis. Skaidrs, ka tādā veidā es tur varu tikt pie šīs futbola pilsonības un pārstāvēt. Jo, tas ir tāds viens no interesantajiem, ko es daru šajā pasaules kausā, tad, kad Arkādijs atsūtīja mums visiem to lielu preview par katru komandu, kur entās lapas puses bija, tas skatījos, kā tad viņš ir ticis šajā valsts vienībā, vai viņš kādreiz ir bijis tajā valstī. Bet tā tagad ir tā pasaule ar globalizāciju, ar to, ka var tikt no vienas valsts uz otru, tur acu mirklī, un ar visas tās jauktās ģimenes, jauktās valsts, un tas arī turpināsies. Tas būs vēl vairāk ar katru nākamo turnīru, un tas arī, principā, arī padara vairāk konkurētspējīgo izlašu. Ja nebūtu šādu procesu, tad Cabo Verdes, Kirasau nebūtu šajā pasaules kausā. Ja mēs būtu lielāka tauta, daudzskaitlīgāka un mūsu visi tie, kas aizbrauc projām, mēs arī varētu, teiksim, Deandreju Iedlins, mēs teorētiski arī viņu varētu naturalizēt, vai tur noskaidrojas, ka Oliveram Kānam kaut kāds arī Latvijas saknes. Ja mēs varētu viņus naturalizēt, kāds Latvijā teiks, nevajag, tāpēc, ka tas nav īpaši godīgi, vienkārši mēs esam mazi tautiņi, mums tie futbolisti nav izauguši tik ļoti daudz, lai mēs tā kā marokāņi vai tunisieši vai vēl kāds varētu viņu tur sameklēt. Varbūt tāpēc mums nepatīk, bet kopumā, es nezinu. Man nekādas problēmas tas neradīt. Un īstenībā Latvijas futbola nākotne ir tagad Latvijas futbola federācijas rokās, pat ir Latvijas dāmu rokās. Mēs tuvākajās 10 gadēs saražosim futbolistus ar dažādām izcelsmēm. Un tas arī notiek, principā, jau 10 virslīgas futbolistu no ārzemēm ir iepriecējušies Latvijā. Un tas process turpinās katru gadu, ņemot vērā, cik daudz mums leģionāri virslīgā. Un, principā, pēc gadiem 20 mums varētu būt tāda fantastiska izcelsmju izlase, kur cilvēki ar jauktām asinīm spēlē Latvijas izlases greklos. Dzīvosim, skatīsimies, kas mums pēc 20 gadiem. Tikai federācijai ir jānokož, jānoķer un jāpiespiež tos futbolistus spēlēt mātes dzimtenē vai vecmātes dzimtenē. Tātad cerība, ka būs kaut kad atkal labi, mums pastāv tomēr. Es teikšu, tas pat ir reālākais ceļš nekā visi pārējie ceļi, kurus mēs varam izdomāt šodien. Paldies tev. Starp citu, Basketbola savienībā ir cilvēki, kas apzina un sazinās ar tiem jaunajiem basketbolistiem, kuri teorētiski var pārstāvēt valsts. Pagājušajā futbolā tas pats. Transfer marketā skatās, tur karvaņi. Tur, man liekas, pat dziļāk kaut kā iet. Transfer acīm redzamākais, tur arī var atkost īstenībā atrast kaut kādus dīvainus kadrus ar uzvārdiem, bet arī tā, jā. Labi, mēs nezinām īsti, kas būs pēc 20 gadiem, bet mēs zinām, kas tā tad būs naktī uz rītdienu trijos ASV pret Beļģiju. Kas ir tālāk? Ar sirdi par Beļģiju. Jā, es tev domājot pirms tam, tas ir, man liekas, pats tāds tā kā grūti prognozējamākais pāris ASV vai Beļģija. Salīdzinoši nesen komandas aizvadīja pārbaudas spēli. 5-2, jā. 5-2 Beļģija uzvarēja. Tur tie sastāvi 80-90% ir ļoti, ļoti līdzīgi. Kaut kad jau tā amerikāņu skriešana nenesīs vairs tos rezultātus, viņiem kartiņas vairs neanulēs. Amerikai, pēc loģikas, it kā Beļģijai laikam vajadzētu uzvarēt, bet Amerikas bet Beļģi ir dikti pārliecinājuši. Tieši tāpēc arī saku, ka pat neprognozējamākais, un ja mēs atceramies to Japānas un Korejas turnīru, kur arī Koreja tur aiz ausīm vilka cauri, kas zina, kāds scenārijs. Ja, teiksim, Beļģija nodrebēs kaut kur un dos iespēju kaut kā pavilkt to ASV, iespējams arī tāds scenārijs vēl ir iespējams. Labi, tāds provocējušais, ja šajā spēlē ir 10 strīdīgas epizodes, tiesnesim 9 ir par labu ASV? Īstenībā mēs jau to redzējām, piemēram, Horvātija, Portugāla. Tur diezgan daudz strīdīgu epizožu bija par labu Portugālei. Argentīna, Cabo Verde, arī es teikšu, no 10-7 bija par labu Argentīnai. Tāpat sajūtām. Ir kaut kāda aizdoma, ka kaut kas šeit pēc scenārija tiek taisīts. Labi, ja šis varētu būt tāds potenciāli interesantākais duels pirms mača, tad šķietami nākamajos divos dueļos, lai gan es tādu labi Argentīna, Eģipte, tur, manuprāt, ir favorīts.
Nu, lai gan arī Argentīna Kabu Verdi bija favorīts pirms spēles, un redz, kā ar 90 minūtēm nepietika. Kabu Verdi kaut ko parādīja, ka Argentīna ir ievainojama, un tad tu varbūt sāc domāt, jā, bet ar ko viņi vispār spēlē, ko viņi ir uzvarējuši šajā turnīrā. Ar tādiem lieliem vēl nav tikušies. Nu, kur pretī nāk Ēģipte. Nu, tomēr viena no šī brīža Āfrikas spēcīgākajām komandām. Čempiona Āfrikas vai nav čempiona Āfrikas, to skatītāji jūs paši izdomājat. Bet īstenībā šobrīd Kabo Verde vai Ēģipte, es nezinu, kura komanda ir spēcīgāka. Es teikšu, ka pat šā pasaules kausa stāvoklī Kabo Verde labāk, stabilāk, jo vēl vairāk Ēģiptei tur plīst aizsargi. Viņiem aizsardzība diezgan nestabila, arī salāks, tad traumēts, tad netraumēts. Nē, es teikšu, ka Nē, Argentīnai jātiek tālāk vienkārši. Tā ir mana tēze, ka Ēģipte nav level up, nav solis uz priekšu pēc Kabo Verdes pretinieku spēku ziņā. Ka teorētiski Argentīnai varētu būt nedaudz vienkāršāka spēle, kā pret Kabo Verdi izvērtās. Iespējams, jā. Nu, ievainojamību, protams, parādīja tā spēle, bet jā, jautājums, vai Ēģipte mācīs, vai Ēģipte ļaus to vēlreiz pārbaudīt. Argentīna, Ēģiptā tad 7. datumā 7. vakarā arī kanālā TV6 spēle būs redzama tiešraidē, un 11. vakarā noslēdzošais astodaļfināla duelis Šveice pret Kolumbiju. Kolumbija, teiksim tā, bliež šajā turnīrā, ja arī paskatās visu to viņa kaut vai to viņa statistiku un to, kā viņi spēlē, diezgan jaudīgi. Mums komentētājiem ļoti populārs vārds jaudīgi, ja, tad Kolumbija diezgan jaudīgi. Un kas tajā duelī ir favorīts, es liktu laikam vairāk uz Kolumbiju. Jā, Kolumbija par šī turnīra ir viennozīmīga. Kolumbija plus arī mājas faktors. Jo Kolumbijas fani ir ļoti daudz. Visas spēles ir bijušas dzeltenas, kur Kolumbija piedalās. Jā. Pat pret Portugāli. Neraugoties uz to globālo fenomenu un popularitāti, Cristiano Ronaldo Portugāles izlasē. Šveice ir sev trumbi. Šveice ir Džaka, ir Manzambī, ir priekšējā līnija, ir pieredzējusi aizsardzība, ir arī Kobels, ļoti jaudīgs vārdsargs. Es teikšu, vārdsarga līnija spēcīgāk Šveicē. Varbūt pat aizsardzības līnija likt augstāk par Kolumbiju. Bet Kolumbijai gan sistēma, enerģija, jauda. Vēlreiz pie tā jāatgriežas. Tas visdrīzāk nokodīs to Šveici. Un vai šajā četrniekā Argentīna, Ēģipte, Šveice, Kolumbija, kāds no jums uzņemtos teikt, ka Kolumbija ir favorīts numur 1 uz vietu pusfinālā? Ne favorīts, bet ir sajūta, ka Argentīna, Kolumbija duelī, Kolumbija daudz ko izdarīs. Man nebūtu nekas pretī, ja tāds duels man sagaidītu ceturtdaļfinālā. Es būtu priecīgs. Es tomēr joprojām dažreiz sapņos redzu James Rodriguez un viņu 2014. gadā iespēto. Man gribās, lai viņš kā kapteinis ar savu komandu kļūst pēc iespējas tālāk. Vīri, jāsaka jums lielu paldies, ka uzmet acis pulkstenim teju stundu. Mēs tā esam pavadījuši un beigās tā nācās nedaudz sprintiņā paskriet, lai visam ieplānotajiem tiktu cauri. Paldies! Kas jums tagad ēdienkartē ar kādiem jau tūdaļ pat jāstrādā, vai ne? Jā, Portugāla, Spānija. Nezinu. Jāpaguļ vai nav jāpaguļ, vai vēl jāpalasa. Bišķiņ pārčoč. Jā, tur vēl daudz kas priekšā, jā, ļoti intensīvi. Bet trešdien jau brīvdiena turnīrā. Pirmā brīvdiena būs turnīrā. Esat jau ieplānojuši sev, spā procedūras vai kaut ko tādu, slodze tāda? Es mēģinu atgulēties. Tas nesanāk spriežot pēc manām acīm, bet man tā kaut kādu citu apstākļu dēļ ir tā, ka tagad šī ir izkritušas tās spēles, un tad es beidzot tiešām ar tādu milzīgu kaifu, tikai kā parastais līdzjutējs tās spēles var skatīties un klausīties kolēģis un tiešām, izbaudi. Tā kā godavāts kaut kāds pirmās atmiņas no bērnības tiem čempionātiem, tad apmēram tagad, kad tu vari tās spēles skatīties, un tas ir pasaules kauss. Oskar, ārkārtīgi teikšu jums paldies, ka atnācāt. Paldies arī visiem, kas skatījās, klausījās. Noslēgumā vēl pie vienas no iepriekšējām epizodēm izlasīju komentāru YouTube. Iluzionists Edžus prasīja, kur kviz ir pazudis? Edžus, tu kā iluzionists. Pazudis. Arī šoreiz nebija. Sorry, nākamreiz sagatavošu apsolu.